Nu, ko atliek tikai vienu dienu aizbraukt prom no mājām, un mājās vēl pilnīgi nekārtība. Tas saucās mammu paņem brīvdienu. Vienkārši visur ir tāds bārdaks. Un neko, varam sākt tīrīt. Cik vienā dienā atpūšās, tik otrā dienā dabū pastrādāt. Vakar es biju izbraukusi ārā no mājām. Aizbraucu uz spā. Tie, kas seko man Instagramā, tie noteikti jau redzēja, ka biju aizbraukusi atpūsties. Tas bija ļoti, ļoti forši. Un vīrs arī teica, lai es ļoti mājās nesteidzos, lai droši atpūšos. Bet man jau bija ļoti pirmdienas, jo tā ir ļoti tādas dienas, kad māja parasti pēc brīvdienām ir diezgan bardakā, un tad es vēl vakar aizbraucu prom. Šodien ir otra diena. Un tad šodien ir pilnīgs bardaks. Un es biju svētdien arī iemīcījusi maizes mīklu. Man ļoti patīk gatavot ar ieraugu. Mājās paši cepam savu maizīti. Un man tātad šo arī neizdevās vakar pagatavot. Tāpēc šodien es sākšu ar maizīti, lai viņa uzrūkst vēl istabas temperatūrā. Bērniem ļoti patīk tādas kā burgermaizītes, kad tas sataisa. Tad būs tādas maziņās. Un kamēr tās rūks, tikmēr es varēšu visu pārējo māju sakārtot un savākt. Atradu vēl vienu pēdējo tīro stūrīti virtuvē, lai varētu šo te izdarīt. Un jā, tā kā šodien visa diena paies tāda par un ap tīrīšanu, vākšanu, kārtošanu un nedaudz arī gatavošanu, protams, jo ģimene gribēs ēst. Tādēļ ir arī kaut kas jāpagatavo. Šodien vienīgais, ko es paspēju izdarīt, bija piecelties un aizvest bērnus uz skolām un uz bērndārzu. Tātad man jaunākā meitiņa iet bērndārzā un 2 vecākie bērni iet skolā. Un tad es aizvedu viņus. Gribēju iet ārā pastaigāties ar suņuku, jo parasti eju ļoti agri. Pasportoju, pavingroju, tas ir laistakam priekš sevis. Šorīt man tas izpalika, jo es atbraucu mājās. Bija jau diezgan pavēls, bija 8:30, un es sapratu, ka es gribu brokastis. Sāku taisīt brokastis, tad es sapratu, ka man ir jāiekurina māja, jo paliek vēss, mums ir vēl kas apkuri mājai. Tā kā iekurināju māju, tad es sapratu, ka māja ir tik nekārtīga, un maize man ir jāuzliek, lai viņa rūkst, kad es šodien, un īstenībā ārā šodien ir tāda migla, un šodien ir starp citu 1. aprīlis, ārā ir tāda migla, ka es sapratu, es pagaidīšu, jo vēlāk soli saulainu, es pagaidīšu to saulīti, tikmēr sakārtošu māju un tad iešu pastaigāties ar suņuku. Tā kā mums ir privāta māja, tad mēs suņuku vienmēr no rīta vienkārši izlaižam ārā pa teritoriju, viņš apskrien likumiņu, izdara savas vajadzības, un man viņš nav obligāti no rīta tieši jāved pastaigāties, tāds ir bonus dzīvojot privāta mājā. Un jā, pirmo reizi vakar biju viena pati aizbraukusi uz spā. Pēc šī brauciena saņēmu no draudzenēm vairākas ziņas, kāpēc viņas nav paņemtas līdzi. Bet man laikam vajadzēja šoreiz tā, ka viena pati, jo es vienmēr braucu vai ar ģimeni, vai es vienmēr braucu ar kādu kopā. Un šoreiz es aizbraucu viena pati, un godīgi sakot, tas bija tik fantastiski, kad es varēju nebūt ne no viena atkarīga.
ka man nevienam nav jāpielāgojas, ka es varēju pilnībā ļauties savām sajūtām un darīt tā, kā es vēlos. Pēc spā aizbraucu uz Spici, un Spicē gribēju kaut ko savu nopirkt. Man ļoti patīk sievišķīgs stils, kaut gan to video nevienā no video šobrīd nevar redzēt. Bet vispār man ļoti patīk staigāt kleitās. Kādēļ es to šobrīd nedaru? Jo man ir tikai viena kleita, kas man ir tāda piemērot šādiem laikapstākļiem. Un man viņa ir palikusi ļoti daudz par lielu. Un es gribēju vienkārši kokvilnas kleitu ar garām rokām nopirkt. Godīgi sakot, veikalā nekā izņemot poliesteru. Un atkalināts vēders nevar dabūt. Es nesaprotu, kur sievietes šobrīd iepērkās. Katrā ziņā lielveikalā es neredzēju tādu normālu apģērbu. Un tas nav stāsts tikai par to, ka es ieeju Zarā un H&M-ā. Es tiešām gāju pa vairākiem veikaliem un, godīgi sakot, man nav vietas, es salikt meklēju. Pat Zarā un H&M-ā var atrast vairāk kokvilnas lietas nekā tur dārgāku zīmolu veikalos. Man ļoti patīk dabīgi audumi. Negribu to poliesteru valkāt. Un tādas dabīgas materiāli. Un šeit nebija runa par cenu kleitai. Te bija runa par to, ka vienkārši nav ko nopirkt. Es ļoti esmu pateicīga, ka es esmu sieviete. Es to ļoti, ļoti novērtēju. Un es ļoti, ļoti arī vēlos sevī izcelt šo sievišķību. Skatoties, man šobrīd, protams, nav nekas sievišķīgs, bet jā, es esmu meklējumos, šo drēbju meklējumos, arī svārki, kas man ir mājās. Viņi ir vairāku gadu veci un viņi ir no poliestera, jo atrast kvalitatīvas lietas mūsdienās ir ļoti liels izaicinājums. Jā, tā kā, ja jums ir kādi ieteikumi, padalieties komentāros. Bet tagad es viņas gribu atstāt istabas temperatūrā, lai viņas vēl paliek pufīgākas un gaisīgākas pēc formēšanas. Jā, pārklāja ar mitru tvieli un noliek vienkārši siltumiņā, lai viņas stāv un dara savu darbiņu. Tikmēr jāķerās klāt mājai. Pirmais, kam nolēma ķerties klāt, ir izmazgāt gultas veļu, lai viņa paspēja izžūt līdz vakaram. Gultas veļu mainu reizi nedēļā, jo, kā jau redzams video, suņukam patīk gulēt mūsu gultā pie kājām, un tad gribās mainīt bieži gultas veļu. Kā arī skaisti var redzēt pavasara saulītē, kā puteklīši virmo pa istabu. Atvainojos, ja brīžiem video ir jūtama neliela šļupstēšana, jo man ir šobrīd uzsākts ortodontisko kapīšu kurs zobiem, regulēju zobus un bieži aizmirstu viņas izņemt ārā, filmējot video, tā kā atvainojos, ja izklausos brīžiem tā savādāk. 5 cilvēku ģimenē vannas istabas ātri paliek netīras, tādēļ man patīk ļoti bieži tās uzkopt. Mācu arī bērniem, ka mēs to darām katru reizi, aiz sevis mēģinam atstāt pēc iespējas tīrāku un kārtīgāku vidi. Protams, viņi vēl ir diezgan mazi, līdz ar to tas ir bieži tas sanāk, bet kādreiz arī, protams, tas neizdodas, bet es katru rītu arī, kad mazgāju seju vai vienalga, ko daru vannas istabā, mēģinu atstāt izlietni tīru un nokopt cik vien varu un redzu tajā brīdī, cik varu paspēt izdarīt, lai vēlāk tam nav speciāli jāatvēlē laiks. Mājās esmu parasti viena pati kādas 4-5 stundas, pēc tam jau bērni ierodas mājās no skolas, un līdz ar to tad man pa šo laiku ir jāpaspēj izdarīt maksimāli daudz, un tad vienmēr man ir sastādītas tiek šīs prioritātes, ar ko vajadzētu sākt, kas ir pats svarīgākais, kuras ir tās lietas, kuras ir iespējams izaicinošāk darīt kopā ar bērniem. Tad šis ir tas laiks, kur es parasti arī sagatavojos,
nākamajai dienas daļai, kad bērni ir mājās un jāpalīdz viņiem ir tik galā ar mācībām, jāiesaista viņi ikdienas mājas darbos. Tagad, kad paliek siltāks laiks, tad bieži arī nāk draugi viņiem ciemos. Man ir labāk, lai nāk pie mums ciemos vai pie kāda cita uz mājām, nekā staigā apkārt pie ielām nezinu kur. Nezinu, kā jums, bet man pašai ļoti patīk skatīties un iedvesmoties, kā citi tiek galā ar ikdienas pienākumiem mājas dzīvē. Mani tas motivē darīt pašai vairāk mājās un parasti arī varu paņemt kādas idejas, kā man optimizēt savu darbu ikdienā mājās, lai tas viss būtu izdarīts ātrāk, kvalitatīvāk. Mēģinu arī māju iekārtot tā, lai tā būtu viegli uzturēt tīru, kārtīgu, lai katrai lietai mūsu mājās ir sava vietiņa, kur to nolikt, lai arī bērni zina, kur kam ir jāstāv, lai šo kārtību būtu pēc iespējas vienkāršāk uzturēt mājās. Man ļoti patīk veselīgs dzīvesveids un man ļoti patīk daba, dabiski materiāli, un es veidoju arī savu māju un ikdienu mēģinu vairāk sasaistīt kopā ar dabu, atrašanos dabā, kā arī mājās mēbeles un visu, kas ir nepieciešams, mēģinu izvēlēties kvalitatīvākus un dabiskākus materiālus.
Kā jau sākumā minēju par to, kā man gāja Rīgā ar apģērba iegādi, tas ir tas, uz ko es šobrīd ļoti fokusējos, jo tūlīt ir jāmaina garderobē sezona gan man, gan visai ģimenei. Un tā ir numur 1 lieta, uz ko es šogad fokusējos. Tā ir apģērba kvalitāte, nevis kvantitāte, jo, manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz, kas pieejams. Protams, kā arī man ir daudzas jau iegādātas lietas, un es tās nesteidzos mainīt pret citiem materiāliem tikai tādēļ, ka tur ir plasmasa vai kāds cits materiāls. Bet tas ir vairāk attiecināms uz to nākotnē, ko es tagad plānoju iegādāties, lai tās ir maksimāli kvalitatīvas, ilgtspējīgas lietas, un tiešām, lai ir kvalitatīvs materiāls tajās izmantots, kas nenodara kaitējumu manai un manas ģimenes veselībai. Jo veselība tas ir vairāku komponentu kopums, tas nav tikai sportot, ēst veselīgi, tas ir viss, kas atrodas mums apkārt. Vide, kurā dzīvojam, lietas, ko izmantojam ikdienā, ko valkājam, ko uzklājam uz ādas, ko, protams, apēdam, vielas, ar ko saskaramies ikdienā, ko dzeram, ārējā vide, kur dzīvojam, cik svaigs gaiss ir mums apkārt. Ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, un ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt tik daudz. Tādēļ es koncentrējos vairāk uz to, ko es varu ietekmēt un darīt labāko, ko varu šajās sfērās. Un to visu pa galvu, pa kaklu neķert un negrābt, bet mierīgi apdomāt, kur es varu ko darīt labāk, turpmāk. Nebūs tā, ka es uzreiz visu skapi tagad metīšu ārā, jo tur bērniem ir visi poliester kleitiņas vai visas mantas ir plastmasas. Tāds nav mans mērķis. Mans mērķis ir tiešām turpmākie pirkumi, lai vairāk pārdomāti. Arī runājot par mājas kārtību, mans secinājums laika gaitā ir, kad mazāk ir vairāk, jo tad, kad mums bija ļoti daudz apģērbi, it īpaši meitenēm bija ļoti daudz apģērbi, un 5 cilvēkiem drēbes tiešām ir ļoti daudz. Arī drēbju mazgāšana man bija tāda ļoti nepatīkama lieta, jo tās bija tik daudz drēbes, arī kas pēc tam ir jāgludina un jāliek pa skapiem. Un tas man likās ļoti tāds pārāk daudz priekš manas tā brīža situācijas, tādēļ es pieņēmu tādu mērķtiecīgu lēmumu samazināt apģērba skaitu katram cilvēkam skapī, kas ir. Pirmām kārtām ir lielāka kārtība skapjos, atvilknēs. Ik viens no mums var vienkāršāk pārvaldīt to, kas viņam ir šajā skapī. Tādēļ es arī labāk atļaujamies nopirkt kvalitatīvākas lietas, bet varbūt mazāk. Un viņas arī, godīgi sakot, mazgājās labāk, kalpo ilgāk šīs kvalitatīvās lietas. Nevienmēr tas nozīmē dārgāk. Šovakar vakariņās būs svaigie salāti ar svaigi cepto maizīti. Un cepās vistiņas. Man patīk iesaistīt bērnus ikdienas darbos un darīt ar viņiem darbus kopā, jo mans novērojums ir tāds, ka vienkārši rādīt vai pateikt bērnam izdari to, nestrādā. Viņiem patīk vairāk darboties kopā ar vecākiem, un esmu arī pamanījusi, ka tad arī bērns saprot labāk, ko vecāki no viņa sagaida, ja jāizdara kāds konkrēts darbs, jo darot kopā ar bērnu šo darbu, viņi redz to, kā mēs sagaidām, lai viņi būtu izdarījuši kaut ko, kādas ir mūsu šīs kvalitātes prasības pret to, ko viņi izdara. Mana prasība pret viņiem nav, ka viņiem tagad tas visa dobe tagad ir jānāk un jānovāc kopā ar mani, bet kaut vai dažas minūtes nākt palīgā, parādīt, kas un kā ir jādara, lai viņām pieaugot, un vēlāk aiziet savās dzīvēs, tas jau būtu zināms un vairs nebūtu jāmācās. Vēl neliels apbeidz vakardienas dobas darbiņu. Nepabeidzu visu. Un tāda ir dzīve ar 3 bērniņiem. Šitas stūrīts vēl nav pabeigts, bet labāk ir izdarīts kaut kas nekā nekas.
Un tas ir arī tas, kas mums, kā mamām, ir jāiemācās, kad reizēm ir labāk izdarīts darbs, nekā izdarīts perfekti darbs. Tas man nācās iemācīties ļoti tādā ilgā posmā, bet tagad es esmu ļoti, ļoti priecīga par to. Jā, labāk izdarīt ir kaut ko, nekā visu perfekti. Jo mēs esam vajadzīgs ne tikai, lai darītu darbus, bet lai arī dot mīlestību savai ģimenei. Tā kā ir jānoliek pareizās prioritātes.